rakstietu par stāstu par sarkangāliju. Tas stāsts ir oriģināli franču pasaka, un viņai ir tik daudz atdaļinājumu, ka īsti nevar pateikt vienu. Tā. Kādā jaukā dienā sarkangālītes mamma iedāja sarkangālītei groziņu ar pierādziņiem, lai aiznestu pie omītes. Tur bija paredzēts groziņš, viņš ir tur. Iedomājieties, sarkangālītei rokās groziņu. Paņem groziņu sarkangālītei. Sarkangālīte devās cauri mežam. Viņa zināja savu ceļu, jau bija staigāts daudz un daudz. Tad pēkšņi viņai priekšā parādījās vilks. Vilks piedāvāja iet pa īsāko ceļu, bet sarkangālīte tomēr atteicās. Tā nu vilks pateica, ka viņš dosies pa īsāko ceļu un satiksies ar sarkangālīti pie vecmāmiņas mājas. Vilks pazuda pa savu ceļu. Sarkangālīte devās tālāk. Sarkangālīte nonāca pie Omas mājas. Pieklāvēja pie durvīm un Oma pateica, lai nāk iekšā. Sarkangālīte nolika groziņu uz galdiņa un devās tuvāk pie Omītes. Viņai radās jautājums. Omi, kāpēc tev ir tik liels acis? Vecmāmiņa atbildēja, tas tāpēc, lai tevi labāk saredzētu. Tad sarkangālīte jautāja, kāpēc tev ir tik liels auss? Tur atkal atbildēja, tas ir tāpēc, lai tevi labāk dzirdētu. Nākamais jautājums bija, kāpēc tev ir tik lieli zobi? Atbildīgi, lai tev vieglāk būtu apvērts. Tad, no neskurienes uzradās medniems un nošāva vilku. Jo sarkangālīte apsāk, tas bija vilks. Tā nu šī pasaka it kā beidzās, bet tomēr nebeidzās, jo mednieks pašķēla vilkam vēderu un izvilka ārā Omīti. Daudz viņi visi dzīvoja, lai bija līdz mūža galam visticamāk. Šīs pasakas pāris secinājumi. Mans secinājums, nežēlāk, šī pasaka beidzās ļoti neveikli ar to faktu, ka Omīte izvilka no kuņa. Kā viņa tur izdzīvoja, to es nezinu. Taču no šīs pasakas var mācīties to, ka svešiniekiem uzticēties nedrīkst un tev jābūt pašam ļoti pašpārliecinātam, un tad viss būs ļoti labi. Man bērnībā ļoti šī pasaka patika, viņa bija bērnišķīgi, interesanti, bet pieaugot rodas pavisam cita jēga, un es citādi viņu uztveru. Bet sarkangālītei likās, ka šī grāmata nebija laba, tāpēc, ka visu apēda, un bez tam viņi visi atkal parādījās. Vienīgais šīs grāmatas visā stāstā, vienīgais necieta bija pierādziņi. Tāpēc mēs esam viņu ienāzīm. Bukletības par biblioteku. Tur aizmugurē biblioteks šitā jāpēta teorētiskajā tā kārtēs. Jūs bišķiņi izvadāšu par biblioteku. Lai jums ir priekšstats, kā tas dzīvē izskatās, es rādīšu tā kā piemēru sevi. Kā ir jādarbojās. Jūs katra komanda izlozēs vienu aploksni. Aploksnes otrā pusē, tas ir šitais, būs rakstīts uz kāda plauktiņa, pie kāda plauktiņa jums būs jādarbojās bibliotekā. Man tie ir jaunumi plauktiņš, un jaunumi plauktiņš mums ir šeit. Te ir viss pats jaunums. Un iekšā katrā aploksnē jums būs savs attēls kaut kāds. Man ir zaķīts. Un tad man uz grāmatu muguriņām, muguriņa tā ir šitā te grāmatas daļa, visa. Nu, viņa stāv tā muguriņām uz priekšu, ja? Uz tām muguriņām ir jāatrod šis te attēls. Jā, es pameklēju, es zinu, kad ir šitai. Grāmatē maziņš, tāds pats zaķītis. Jā. I'm ready. Jā, atrodat zaķītis, grāmatas nostāvā.
ko jūs piedāvājāt, ko jūs lasat, un priecēja tas, ka jūs lasat. Nevis tikai obligātā virzienā, bet arī tieši tādā audzinošā, tādā romantiskā vai arī tādā izklaides virzienā. Tam nebūtu nozīme. Process notiek, jūs esat gan erudītis ir visas skolotājs, kas ir piesaistījušās šai nodarbei. Jā, kūkas nebūs, ļoti labi, par to jau mēs novienojāmies. Tagad mūsu rīcībā ir jūsu radītie. Sagrāms viens vārds. Garšības. Es nekad agrāk neesmu šādas pasākumus, bet es ļoti apmierināts. Jā. Te ir ļoti jauka atmosfēra. Es vēlētos nākamgad šeit arī būt. Valērija? Man arī ļoti patika. Prieks bija visus redzēt, un tā kā skolā es tā kā nepazīstu daudz cilvēku, bērnus, un prieks arī iepazīties. Jā, šeit bija ļoti jauka atmosfēra, un uzskatu, ka tāds pasākums vajadzētu rīkot biežāk. Pasākums interesants, aizraujošs, jā. Man patika. Ļoti interesanta, laba atmosfēra un tāda ģimeniska. Bija ļoti jautri. Noteikti vajadzētu atkārtot. Jauks pēcstundu pasākums un interesanta Vide. Jā, vide. Daudz pareizi teikt. Ja grāmatas ir šiti garšīgas, tad es būšu un turpināšu būt lasītāji. Bija ļoti interesanti un bija interesanti konkursi. Skolotājiem arī? Jā, protams. Jūta pasaka, tu man ar pirmās lūku garšīgo grāmatu. Grāmatas tiešām garšīgs, man prieks par visiem lasītājiem, par runātājiem, par pavāriem labajiem. Ja? Un man tāds vēlējums, lasiet vairāk. Es jutos ļoti labi, jo man nebija nekas jādara. Tas retinos. Mierīgi. Paldies tiem, kas mūs uzņēma. Prieks redzēt jūs. Es varu tikai pateikt to, ka man žēl, ka mūsu ir tik maz to lasītāju. Vismaz šeit. Ir vairāk. Nē, šeit es saku, tie, kas piedalās šajā pasākumā, ka mūsu ir tik maz. Grāmatas bija tik interesants, ka es noteikti lasīšu vēlreiz, vismaz vienu reizi, divas un trīs. Un man uzreiz radās idejas, ar meitņiem jau runāja, kad angļotas nodarbībā, kad temats ēdienu, 9. klasē, 6. nodaļa, zinu nodaļas numuru, noteikti gatavos brita ēdienu, grupu darbs, stāstīs angļu valodā, recepti un degustēsim, lasīsim uz nebēdu. Katrai klasē skolotāji. Kaut ko izdomās. Kas nākamais pēc rīta? Jā, mēģinām. Man prieks, ka šī ideja jūs ir ieinteresējusi, ka mēs varam lasīt ļoti dažādi, ka mēs to darām. Un vēl lielāks prieks būs, ja šī pieredze patiks arī mūsu kolēģiem Polijā. Jā. Un es varētu teikt paldies Daigai un viņas meitenēm par šo burvīgo ideju, jo viņu var izmantot visādi. Un man liekas, ka šī ideja jau ir pamazām sāk ieiet mūsu skolā. Mēs runājām, piemēram, 7. klasē, un viņas teica, skolotāji, burvīga ideja klases vakaram. Sadalāmies pa grupām, katrs izvēlamies vienu grāmatiņu, rīkojam klases vakaru, tur vajag priekšnesumu, tur vajag ēšanu, viss notiek. Skolā mēs arī šāda veida pasākumu noteikti varam atkārtot, un tad mēs uzaicināsim Daigu un viņas meitenes. Var sakot, ideja dzīvo, ideja laba, lai dzīvo ideja. Jā. Šī rindiņa palika. No, tur ir. Labi, šī rindiņa.